kārtējais augstuma upuris. Šāds te mums te Audi. Sestais liela brīle, jā, liela motora atkal. Alrods. Visa pneima nosēdusies zemē. Kļūdas met par to, ka nav spiediena. Kaut kāds problēmas varētu būt ar kompresoru. Izpētīju, kamēr kompresors atrodas lūk priekšas paspārnē. Ja, lūk, reku viņš tur apakšā ir. Atvienoju štekdozi un ātrumā pārbaudīju barošanu. Pieliku te tādu lampiņu, iedarbināju, un barošanas nav. Nu, protams, tagad vēl tā, lūk, viņš ir. Paņēmu tepat lādētāju, pievienoju. Nu, varam. Dzirdam, skaņa ir, vibrē. Ir šausmīgi viegli izejošā trubiņa. Ja. Jo pēc kompresoram vajadzēja just pēc skaņas, ka viņam vajadzētu kaut ko šnākt vai pārpildes vārstam nostrādāt. Nu, ko atvienosim izejošo trubiņu un paskatīsimies, ko viņš vispārībā pumpi ārā. Varētu būt, ka kompis vienkārši viņu neredz. Atvienoju trubiņu. Tā, kas iet uz bloku, kas dala. Pielieku pirkstu priekšā. Raķis tā kompresors rūc. Man spiediens 0 emocijas. Nu, tā tad ir kaut kas aizgājis pa pieskari kompresorā. Es domāju, ka šeit vajadzēja gaisam nākt ārā tikai tā. Nu ko, ņemsim nost. Kompresors uz galda. Ja kādam interesē numuri. Pirms mainam jaunu, vai vispār mainīsim jaunu. Ir tikai nolemts atdalīt elektromotoru no kompresora un apstīties, kāpēc kompresors mums nepumpē. Varētu būt iet runa par to, ka kaut kas te ir ieķīlējis vai kaut kas ieķēries. Nu ko, iepazīsimies ar uzbūvi. Tā, baudam uz galda, izjaust, iztīrīju, sapustināju visu kaut ko. Nu, izskatās diezgan pabilis, bet nu rūc. Tātad liekam pirkstu priekšā, skatāmies, ampēri pieauga. Jā. Slodzes jūtam. Laikam būs ātrais remonts izdevies. Nu, ko liekam uz mašīnas un skatāmies? Izskatās, ka mans remonts laikam ir veiksmīgs. Lēnām sāk piekare celties. Nu ko, šitādu pirmo reizi tās remonts. Jā, smuki, redzam. Jau varam ielikt 2 pirkstus, automātiskais režīms. Smuki. Nebiju cerējis uz tādu remontu, bet nu izrādās, ka augstā laikā kompresoros, jo šis te vaļējais kompresors ar gaisu. Jā. Nu skaisti. Nu skaisti. Nu jau 2, 3 pirksti. Viss sanāca. Lūk. Tā kā nav ko baidīties, laikam, no Audi mašīnām, atradu sev atkal jaunu nišu. Remontēsim pneimo piekares. Protams, tas ir nosacīti, ne jau vienmēr viss izdodās, bet, nu, izskatās, ka remonts laikam veiksmīgs. Tā. Un paneli arī nodzisa viss automātiski.
Uzliksim komfortu. Jā, tātad. No tā. Otras dienas rīts. Tā, piekare mums ir augšā. Visi rati ir tā kā vakar uzpumpējās. Nu, tātad secinājums ir tāds, ka baloniem mums viss ir kārtībā, jā. Mums viss ir savā vietā. Visi rati 4 stāv vienādi. Nu ko, tātad kompresoru izjaukšana, iztīrīšana no kaut kādiem gružiem vai knibušiem mums palīdzēja. Vai nu viņam veselību ripo. Nu tālāk jāsamaina vēl ir filtri, eļļas. Un varēs atdot klientam. Veiksmīgi remonti.